Labvakar, godājamie skatītāji! No Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Jelgavā jūs uzrunā Kārlis Streips ar raidījumu Novadi izvēles. Kā jūs zināt, mēs lielākoties aplūkojam novadu Zemgalē. Šovakar, tāpat kā pagājušajā reizē, mums ir 2 novadi, kas patiesībā Zemgalē nav. Vismaz ne tik daudz, cik Centrālā vēlēšana komisija to uzskata. Raidījuma otrā pusē runāsim ar kandidātiem no Lielvārdes novada, bet vispirms ķersimies klāt Ķeguma novadam. Ķeguma novadā jums būs izvēle 6 dažādi saraksti, no tiem 3 nav pārstāvēti šovakar. Pie mums nav izvēlējušies atbraukt Saskaņas centrs, Vidzemes partija un Zemnieku savienība. Savukārt, kas ir pie mums ieradušies, ir pārstāvji no Latvijas Zaļās partijas Roberts Ozols, pašreizējais domes priekšsēdētājs. Labvakar! Labvakar! No Nacionālās apvienības visu Latvijai TBLNNK Līga Strauss, arī deputāti. Vakar. Un no Vienotības Alis Balbārstis. Labvakar. Labvakar. Sāksim ar jūsu uzrunām vēlētājiem. Ozolkungs, lūdzu. Labvakar vēlreiz. Tā kā kopš 2006. gada rudens esmu Ķeguma novada domes priekšsēdētājs. Un šodien man ir tas gods pārstāvēt Zaļās partijas deputātu kandidātu sarakstu Ķeguma novada domes vēlēšanām. Manā šodienas uzrunā es varbūt sāku mazliet ar atskaiti par padarīto, nepadarīto iepriekšējā laikā. Tā kā Zaļā partija pašreizējā domē ir pārstāvēta tikai ar 3 deputātiem no 15, gribētu vispirms arī pateikties kolēģiem no citām partijām, kuri man ir līdz šim uzticējuši pildīt šī amata pienākumus. Un es gribu teikt, ka arī sasniegtos rezultātus un panākumus katrā ziņā es vienmēr esmu uzskatījis par kopējiem panākumiem. Kā Zaļās partijas pārstāvis gribētu vispirms pateikt, ka Zaļā partija nav bezkompromisa vides aizsardzības biedrība ar kaut kādiem relatīvi šauriem mērķiem. Tā ir partija, kuras svarīgākais uzdevums ir cilvēka dzīves vide. Pie tam saprotot šo dzīves vidi visplašākajā nozīmē, ne tikai ar dabu vai kādiem citiem apstākļiem, bet attiecinot uz visu. Zaļā partija nav pret attīstību. Zaļā partija ir par tādu attīstību, kas nebojātu vidi, bet neapdraudētu cilvēku dzīves kvalitāti, veselību. Ja dažreiz jautā, vai Zaļā partija nav ekonomikas bremze, es labprāt atbildētu ar pretjautājumu jebkuram, vai jūs gribētu braukt automašīnā, kurai nav bremzes. Katrā ziņā vēlēšanās ir iespēja izvēlēties. Pirms 4 gadiem, runājot par kārtējām domes vēlēšanām, paredzēju, ka pašvaldības galvenais attīstības un investīcija avots tuvākajos gados būs Eiropas struktūra fondu līdzekļu apguve. Šodien varu teikt, ka aizvadītajos 4 gados Ķeguma novada dome ir ieguvusi finansējumu un realizējusi struktūra fondu projektus par kopējo summu 2,4 miljonu latu apmērā un vēl par 2,7 miljoniem latu projekti šobrīd ir realizācijas stadijā. Uzskatu, ka tas ir labs rezultāts krīzes apstākļos, bet svarīgākais, manuprāt, ir tas, ka pašvaldības speciālisti ir iemācījušies sagatavot un realizēt šos projektus. Un tur mums arī jūs ir jāaptur. Mums būs laika vēl drusciņ parunāt pēc tam. Strauss, lūdzu. Labvakar! Esmu Līga Strauss, Nacionālās apvienības deputātu kandidāte. Godātie Ķeguma novada ļaudis, Ķegumā, Rembetē, Tomē un Birzgalē. Mēs, Ķeguma novada deputātu kandidāti, veidojot programmu, kā galveno mērķi izvirzījām, neapstāties pie paveiktā, bet turpināt tālāku novada attīstību. Strādāt godīgi, lai Ķeguma novads būtu ekonomiski attīstīts, sakārtots un videi draudzīgs, lai katrs iedzīvotājs spētu lepoties ar Ķeguma novadu. Mūsu darbības prioritātes ir uzņēmējdarbības veicināšana, pārdomāts un sabalansēts budžets,
esošo kultūras tradīciju saglabāšana un jaunu iedibināšana, novadpētniecības veicināšana, vides aizsardzība, izglītības nozīmes aktualizēšana novada iedzīvotāju vidū, kā arī patriotisma un piederības sajūtas audzināšana savam novadam un valstī. Plānveidīgi izstrādāt pašvaldībai piederošo ielu un ceļu rekonstrukciju projektus, tos realizēt, piesaistot struktūru fondu līdzekļus, aktualizēt dažādas sarunas ar satiksmes ministriju par Ķeguma prospekta pilnīgu rekonstrukciju, valsts autoceļu sakārtošanu, optimizēt ielu apgaismojumu, veicināt un atbalstīt novada iedzīvotājus, biedrību un nevalstisko organizāciju iniciatīvu, pilnveidojot sadarbību ar pašvaldību. Nodrošināt ikvienam novada bērnam pieejamu apmācību no 1,5 gada vecuma drošā un sakārtotā vidē. Veicināt mūža izglītības attīstību, nostiprināt un saglabāt ārstu prakses turpmāko darbību, attīstīt jau esošo sociālās aprūpes centru Rembetes pamatskolas internāta ēkā un nākotnē paplašināt piedāvājuma klāstu. Iesaistīt sabiedrību sakārtotas vides radīšanā, saudzēšanā un saglabāšanā. Mēs apzināmies savu nozīmi novada attīstības un labklājības veicināšanā. Esam Ķeguma novada un valsts patrioti. Pieredze un profesionālisms, izglītība un jauniešu inovatīvs skatījums novada attīstībā, tā ir savstarpēja mijiedarbība, kas vieno un veido mūsu komandu, tās mērķus un mīlestību pret Ķeguma novadu. Esam gatavi jauniem izaicinājumiem, jo vēlamies strādāt labi. Paldies! Albērsta kungs, lūdzu. Labvakar, godātie skatītāji. Es pārstāvu partiju Vienotība. Dotie brīdī Ķegumā Vienotībai nodaļas nav, tā kā es esmu šajā momentā Ogres nodaļas biedrs. Esošajā sarakstā deputātu kandidātu mums ir pārstāvēts praktiski visas apdzīvotās vietas no Ķeguma novada. Tātad Ķegums ir pārstāvēts Birzgale, Rembate, Tome, Glāšķūnis un Beku ciems. Sarakstā ir 16 cilvēki. Lielākā daļa no šiem cilvēkiem ir partijas Vienotība biedri. Ķeguma novada deputātu kandidāti no partijas Vienotība šīm vēlēšanām ir izvirzījuši 3 galvenās prioritātes. Pirmā – sakopta un sakārtota infrastruktūra. Tas ir ielas, ceļi, sabiedriskais transports, siltums. Otrā prioritāte – izglītības un kultūras un sporta pasākumu daudzveidība un pieejamība jebkuram vecumam. Un kā trešā prioritāte – maksimāla un garantēta iedzīvotāju sociālā aizsardzība, ko sniedz pašvaldība. Mazliet pieskaršos katrai no šīm prioritātēm. Tātad pie pirmās. Budžeta iespēju robežās, ņemot vērā, cik mēs spēsim piesaistīt Eiropas struktūra fondu naudu, remontēsim, mainīsim esošo segumu uz cieto segumu, kā arī rekonstruēsim ielas Ķegumā, tādas kā Ogres iela, Ķeguma prospekts, Liepu aleja, Daugavgrīvas iela un vēl citas ielas. Arī viena iela ir mūsu plānos rekonstruēt Rembatē. Tā ir galvenā iela Lielvārdas. Mēs plānojam uz šīs ielas nomainīt segumu, izbūvēt trotuāru. Totie brīdī apgaismes ķermeņi jau ir uzstādīti jauni. Tātad, un par sabiedrisko transportu.
Mums ir problēma dotajā brīdī nokļūt no Glašķoņa, no Rembats uz novada centru Ķegums. Mūsu deputāti kandidāti ir apņēmušies organizēt, lai būtu regulārs pašvaldības finansēts vai pat pašvaldības transports no šīm te vietām uz Ķegumu. Paldies! Noskatīsimies sižetu, kā vienmēr esam aprunājušies ar novada iedzīvotājiem, dzirdēsim, kas viņiem ir uz sirds. Ķegums pēc novada apvienošanas kā centrs aptver 3 pagastus – Birzgali, Tomi un Rembati. No Rīgas atrodas 40 km attālumā, to šķērso nozīmīgākās centrālās maģistrāles un dzelzceļa līnija. Tomēr iedzīvotāji, kuri dzīvo attālāk no centra, norāda, ka nodā ir nepietiekama sabiedriskā transporta sistēma. Pa svētkiem vispār autobusi neiet, ļoti švaki. Piemēram, tantuki netiek nemaz, netiek viņi. Kaut viņi gribēdam, tad jāņem taksis nogri. Palaists autobusus, kurus noņēma no Rembatas. Tāpēc, kad vilcieni nesanāk tas saraksts, kad uz darbu 2 vai 3 autobusus noņēma. Līdzās transportam iedzīvotāju problēmu lokā arī sliktais asfaltēto ceļu stāvoklis un grandceļi privātmājas sektorā, sevišķi ziemas sezonā un lietainā laikā. Piemēram, ka uz pāri tur uz tilta brauc ar šausmīgs ceļš ir. Nav labs, nevar pabraukt. Nodokļus maksājumā ceļi ļoti švaki. Lai nodā procentuāli liels ir darbspējīgo iedzīvotāju īpatsvars, bezdarba līmenis Ķegumā augstāks nekā vidēji Latvijā, tāpēc iedzīvotāji akmeni met pašvaldības sociālās palīdzības lauciņā. Teiksim, vientuļiem pensionāriem nekas nav nekāda, ka maza pensija nav nekāda pabalstu. Tā vienreiz gadā vismaz. Vismaz vienreiz gadā, es tā domāju. Pietiek būtu. Pietiekoši, jā. Bet nav. 2011. gadā Ķegumā tika fiksēta dārgākā apkure ziemas sezonā, un arī šajā gadā situācija būtiski nesot mainījusies. Daļa iedzīvotāji dzīvokļos ierīkojuši savas apkures krāsniņas. Все набирается вода, и мусор, и все, и за все на свете. Все очень обижаются, и ну а что делать? Невозможно. Обещали, вроде меньше сделают тариф, а... Nodā pēdējo 10 gadu laikā samazinājies iedzīvotāju skaits, negatīvs arī dzimstības rādītājs. Apvienots jau daļa novada skolu, darbu joprojām turpina vairāk kā 10 kultūras iestādes. Lūk, kas bija sakāms Ķeguma novada iedzīvotājiem. Pirms man ir jautājumi jums visiem, bet ļoti ātri Strauskundze, no kurienes jūs tikāt ievēlēti šoreiz? Šoreiz esmu balotējos no Nacionālās apvienības, bet iepriekš es biju no Vienotības. No Vienotības pirms. Okay. Sāksim, Balbārs kungs, ar jums. Jūs pēdējais, ko jūs minējāt, bija šis sabiedriskais transports. Rembatē autobusi nav ne tāpēc, ka kādam nepatīk Rembati. Tur viņa nav, tāpēc, ka viņš vienkārši nav rentabls. Un par šo mazo ciematiņu iekļaušanu sabiedriskā transporta tīklos runājot ne jūs vien. Es to esmu dzirdējis ļoti daudzos gadījumos, gan arī iepriekš. Vai cik tas ir reāli? Ja tur dzīvo tikai pāris simts cilvēku, kuriem ne katru dienu būs vajadzība braukt uz Ķegumu? Es domāju, ka ir diezgan reāli, tāpēc, ka dotajā brīdī mums kursē pašvaldības autobuss no Glašķoņa caur Rembatu uz Ķegumu, kas ved skolniekus. Kā jūs ziniet, un arī skatītāji laikam zina, kad Rembatas skola tika slēgta. Tātad braucēji ir, un ja mums ir brīvās vietas, mēs arī paņemam kādu tanti, pensionāru, kādu invalīdu, kam ir nepieciešamība nokļūt Ķegumā un varbūt tālāk uz Ogru, uz Rīgu. Tā kā braucēji būs. Es domāju, kā es jau tikko minēju ievadrunā, meklēsim risinājumu. Es pieļauju visticamāk, ka tas varētu būt pašvaldības autobuss. Speciāli domāts iedzīvotājiem ar ļoti pieņemamu biļetes maksu. Es domāju, tas ir reāli. Ko par to domā klātesošie deputāti? Es domāju, ka tas nav nopietni. Jāsaprot, ka sabiedriskie pārvadājumi ir licencējuma nozara. Tātad mums ir Ogres autobuss, kurš ar to nodarbojās. Tas, ka ir samazināts maršrutu tīkls, jā, tā tas, protams, ir, bet tam ir tieši tie iemesli, kurus jūs pieminējāt. Un tie iemesli visai nopietni ir. Un Ogres autobuss, lai varētu eksistēt,
saņem arī valsts dotāciju, kura krīzes laikā ir tikusi ievērojami samazināta, un viņu pašizmaksu tātad pašreiz samazināt īstas iespējas vairs nav, cik man ir zināms. Līdz ar to domāt, ka doma var vienkārši likt autobusu un pārvadāt, veikt sabiedriskos pārvadājumus, tas vienkārši pēc likuma ir aizliegts. Strauskundze, tajā, ko jūs runājāt par prioritātēm, man vienmēr ir interesējis, jūs minējāt patriotisku audzināšanu. Kā jūs īsti definējat jēdzienu patriotisms un kā patriotisms būtu mācāms skolās? Es domāju, tās ir audzināšanas stundas. Mums īstenībā patriotiska audzināšana notiek, tikai viņa, protams, ir nepietiekoši varbūt finansēta. Mums vēl joprojām viņa ir vairāk jāfinansē, jo mums notiek ļoti skaisti novada svētki, kas mums ir jau populāri un jau kā tradīcija. Mums novadā ir ļoti daudz dzejnieki savi, mums ir izdotas 2 dzejoļu grāmatiņas ar saviem novadniekiem. Mums ir ļoti daudz tikšanās ar Jāzepu Osmani. Mums ir novada lepnums gadiem jau, un mums ir tie cilvēki, un mēs viņus popularizējam, un mums ir ļoti daudz tikšanās notiek. Ietas tikai, lai neapslāptu, jo mūsdienu jaunatne patreiz vairāk pievēršas varbūt citām lietām, tādēļ mēs arī domājam par to, lai būtu jauniešu centrs, tāds kā ir Birzgalē, un vēl aktīvāk viņi darbotos. Mēs lepoties varam arī ar to, ka mums šodien aizbrauc uz skaistu koncertu Latvijas Universitātē 5. un 9. klašu jauniešu apvienotais Ķeguma un Birzgales koris. Un patreiz mākslinieckā pašdarbība mums sit arī augstu vilni, un es domāju, tā patriotiskā un savam novadam, jo mums ir ļoti daudz jāpiestrādā pie tā, jo uz šiem novada pasākumiem praktiski Ķegumā mums ir vairāk jāpiesaist jaunieši. Tādēļ arī patreiz mums ir ļoti daudz deputātu kandidāti tieši jaunieši, un šādā veidā mēs vēlamies viņus vairāk aktīvāk iesaistīt. Jo visaktīvākie jaunieši patreiz nav noslēpjams fakts, ir Birzgalē. Un viņiem ir pasākumi daudz biežāk. Varbūt tas, ka mums traucē transports, neteiksim transports, bet tuvu mēs esam Rīgai. Un tad tie jaunieši mums tiek vairāk uz Rīgu, brauc uz Ogri, uz Lielvārdi. Mums ir tuvu arī ļoti skaisti blakus novadi. Un tādā veidā, es domāju, popularizēt, to vairāk vēl tikšanās, kaut kādā sadarboties kultūras namiem, vairāk ar izglītības iestādēm, lai tas tiktu popularizēts. Paldies. Savukārt, priekšnieka kungs, jūs minējāt, ka jūs nevēlaties būt īpaši ekonomikas bremze vai dažos gadījumos vēlaties būt. Manuprāt, Ķegumā tas ir visdaļrunīgāk redzams tajā apstāklī, ka jums ir viena no zaļākajām apkuras iekārtām visā Latvijā un arī viena no dārgākajām apkuras iekārtām visā Latvijā. Diemžēl ir vienā, jā. Jā. Kas jums par to ir sakāms? Jo jūs iedzīvotāji droši vien priecājas par to zaļo, bet ne īpaši par to dārgo. Iedzīvotāji vairāk bēdājas par to dārgo, nekā priecājas par to zaļo, jo viņš šodien neizpaužās vēl īsti. Kaut gan varbūt neliela izpausme jau bija tādā nozīmē, kad pēdējās sezonās, kad gāzes apkura kļuva strauji dārgāk, ja mūsējā palika uz vietas. Bet fakts ir tāds, ka viņi tiešām ir ļoti dārga, un varbūt tā ir viena no tādām neveiksmēm, ko manas darbības laikā, ko mēs neesam spējuši atrisināt. Un tur ir faktiski galvenais iemesls ir tas, kad šī katlamāja tika uzbūvēta principā šī te nekustamā īpašuma celtniecības burbuļu laikā. Ja? Tur viņi ieguva to dārgo cenu pati tā būve. Tūlīt pēc tam sekoja krīzes gadi, kad pašvaldību kreditēšanās iespējas ir ierobežotas, un pašvaldība nevar, piemēram, būvēt jaunu staciju, lai konkurētu ar Latvenergo piedāvātajiem tarifiem. Līdz ar to mums nebija tādas iespējas risināt. Un praktiski tikai šogad ir radusies, faktiski ir atrasta situācija, veids, kā mēs varētu risināt šo jautājumu. Bet tas, protams, prasīs darbu un laiku, un tie nepieciešami kapitāla ieguldījumi.
Bet es šodien ceru, ka Ķeguma novadam tie tarifi tomēr varētu tikt arī samazināti, jo es uzskatu, ka viņi ir pārāk augsti. Paldies, kungs, kas jums par to izsakāms? Mūsu programmā ir norādīts viens no darbiem Ķeguma pilsētā, ka mēs uzsāksim sarunas Latvenergo par šīs katlu mājas jaunās atpirkšanu, lai viņi nokļūtu pašvaldības īpašumā. Jo dotajā brīdī tarifs nosaka un veido Latvenergo, un mēs viņus nekādi ietekmēt nespējam. Ja šī katlu māja tiks atpirkta, viņa tiks nodota Ķeguma stara apsaimniekošanā. Ķeguma stars Ķeguma novadā ir kapitāla sabiedrība, kas pieder pašvaldībai, tātad viņi veidos noteikti šo tarifu. Tātad mums būs ietekme uz šo tarifu. Tātad es ceru un pat pārliecināts, ka viņš būs noteikti zemāks. Un tikpat zaļš? Tāds pats zaļš. Tā mēs ceram. Domas priekšsēdētājs atkal šūpo galvu. Redziet, neatpirkt no Latvenergo jau varēja arī iepriekš, viņi jau to piedāvāja. Tikai viņi piedāvā atpirkt par to cenu, kāda tai katlu māja ir viņu bilancē. Tātad, ja to katlu māju atpērk par to cenu, kas pārsniedz 1 miljonu latu, neskaitot to, ko viņi neattiecina, jo tādā katlu mājas izbūvē bija arī ERAF nauda. Tātad to viņi tā kā neprasa, bet arī bez tā ir 1 miljons latu. Ja tas Ķeguma stars neskur ņemtu naudu un nopirkt par 1 miljonu latu, tad tie 1 miljoni latu viņiem tāpat ir jāieliek tarifā, amortizācijas veidā. Un tur nekāda samazinājuma nav. Ar to mums arī, diemžēl, ir jābeidz mūsu saruna. Liels paldies jums visiem trim, ka jūs šovakar nācāt un piedalījāties. Roberts Ozols no Latvijas Zaļās partijas, Līga Strauss no Nacionālās apvienības Visu Latvijai TB LNNK un Alis Balbārstis no Vienotības. Paldies visiem trim. Pēc mirkļa atgriezīsimies ar kandidātiem no Lielvārdas novada. Palieciet kopā.